man viena vecāka kundzīte prasīja, lai parakstās viņai. Es saku, nav jau kur. Viņa saka, uz rokas. Es saku, būs jau jāiet jāmazgājās. Viņa saka, man nav pieticis tik daudz dzīvot, atlicis, ka es nemazgāšu viņu. Ja. Tas tā aizkustinoši. Ja. Un, tas bija tāds, kas tu patiešām tu tā sajūtā, ka tas bija kaut kas vairāk par sportu. Sveiciens visiem bufetē. Tieši mēnesis palicis līdz kārtējiem pasaules čempionātam hokejā. Atkal jau jāsaka vēsturiskam kaut kādā ziņā Latvijai, ņemot vērā, ka pirmo reizi dosimies uz pasaules čempionātu aizstāvēt izcīnītas medaļas. Gads pagājis, daudzinot paveikto, bet jau pagājušā gada lauri, tā teikt, ir jānogulda kaut kur virtuvē garšvielu trauciņās un jādodas pakaļ jauniem lauriem, šogad jau uz Čehiju. Kā tur īsti ir, vai bronzas kurpīte šo pavasaru nespiež, un vai šajā pavasarī Latvijas darba ļaudīm arī ir izredzes varbūt uz kādu papildus brīvdienu? Šodien mēģināsim parunāties bufetē. Jānis Jančovics pa labi no manis kā Alaž, pa kreisi no manis laikam cilvēks, kuram kopš pagājušā gada 28. māja īpašs pieteikums vairs Latvijā nav nepieciešams, bet drošības pēc 9. treneris pēc neatkarības atgūšanas Latvijas hokeja izlases vēsturē, kuram izdevās paveikt to, ko 8 priekšgājējiem neizdevās paveikt. Atbraukt no mājās no pasaules čempionāta ar medaļām. Harijs Vītloņš šodien mums. Sveiks, Harij. Sveiki. Klau, tāds teicu, ka nav nepieciešams pieteikums, bet tīri interesanti, kā šī bronza ir uzlabojusi tavu, teiksim, tā dzīves kvalitāti, vai ir tā, ka tev leid degvielu pa brīvu, vai tev, kundzīte pretējā beķerijā kaneļmaizītes siltas no rīta pasniedz, tāpēc, ka tu esi izdarījis to. Nē, cilvēki atpazīst, varbūt cilvēki vairāk, teiksim, nekautrējās tur paspiež roku, ja, tur sievietes paprast kādu bildu uztaisīt, ja, bet mēs ar puišiem, es domāju, mēs izbaudījām šo vasaru, tas ir pagājušo vasaru jau. Tā kā, kā mēs arī pirms čempionāta teicām, varbūt tās kaut kas jāmaina mums attieksmē un visā pārējā, lai patiešām, lai vasarā nav jāslēpjas pa stūriem, ja, jo mēs vienmēr tā, tad jo klusāk, jo labāk. Ja? Un sanāca tā, ka patiešām mums bija privileģijas. Es domāju, ka puiši izbaudīja to. Bija visdažādākie piedāvājumi nāca, vai kāds aizbrauc, vai kāds kaut ko piedāvāja un tā tālāk. Un es domāju, ka mēs neatteicāmies. Un arī aizbraukt pie kāda uzstāties, es domāju, puiši arī neatteicās. Jo mums bija komanda čats, un mēs komandu čatā metām visu laiku iekšā visus tos piedāvājumus, kas nāca. Kāds ar federāciju, tā individuāli. Un vienmēr kāds piekrita. Tā kā mēs mēģinājām tomēr visiem, teiksim, pateikties paldies par to atbalstu, ko viņi veltīja pagājuši pavasaru. Tā kā, savs privileģijas mums bija. Kaut kāds sausais atlikums, kaut kas taustāms, tev nezinu, kāds tev. Tu vari iet tur un darīt to, un tu esi tagad kaut kur, goda pilsonis. Nē, es varu pateikt to, kad Air Baltica biznesa lounge, teiksim, uz gadu man iedeva tā kā teica, kad bezmaksas ieeja man ir, Algas pielikums? Algas pielikums arī bija, Ļoti labi. Mēs te vēl pavilkt ārā, varbūt vēl kaut ko uzzināt. Klau, 88. gada Dinamo sudrabs un 2023. gada bronza, divi tādi, lielie notikumi, kuros abos es biju līdzdalībnieks. Kur bija lielāks pārdzīvojums? 20 gados tur? Tas ir divas dažādas lietas. Tas ir 20. zaļš gurķis, kur mēs esam, teiksim, tā kā maz tāda sastāvdaļiņa, pirmie latvieši, kas mēs esam iekšā, bet mēs esam tie dominējošie. Un tas bija tāds, tās, teiksim, tā eiforija, kas valdīja, tanī laikā likās fantastiski, kad cilvēki stāvēja naktīs rindās pie sporta pils un sēdēja uz trepēm visi, jo hali bija, cik tur reāli, man liekas, bija 5000 var iet iekšā, bet bija pārpildīti tā, ka tas bija likās tanī brīdī, tas ir kaut kas liels, bet tas, kas bija pagājuši gadu, teiksim, to, ko mēs redzējām, kā mūs atbalsta I-halē, ārpus halles, un kā cilvēki reaģēja uz to, ka mēs tikām uz pusfinālu, un kā brauca līdzi, un kāda atmosfēra bija Tamperē, un pēc tam sagaidīšanā, tas ir vēl uz, teiksim, liels solis vēl augstāk uz priekšu, un tad jau tu esi tā kā tomēr nobries uz sajēdz to, kas ir padarīts. Tā kā, pirmā reizē tas bija wow, bet tu esi tādu mazu sastāvju, tu esi tikai savas karjeras sākumā, bet arī tas bija tāds, ļoti tāds neaizmirstams. Klausies, Hari, varbūt tu esi aizmirsis. Es domāju, ka nē, bet
pirms tiem 26 gadiem, tas nebija maza sastāvdaļa. Tur bija Vītoliņš, Hehts, Tomans. Tur bija Fetīsovs, Kasatonovs pretī. Tur bija kautiņi, kas īsti tur viņš nenāca tā vienkārši ar to pašu spēli. Izcīnījām tagad Sudrovu. Tur bija zobs pret zobu. Tur bija kulaks pret kulaku. Nē, tur bija, jā. Mums bija uzdevums, teiksim, es atceros, ka Jurzīnos mums vēl lika sekt pirmo maiņu, jā, un mēs slidojām, un Jurzīnom bija tāds teiciens, zin kā, teiksim, ja tulko latviski, jā, pa galvu, jā, vai ar galvu, jā. Un es atceros, arī Onos man bija jāsadz, un viņš brauc gan, viņš saka, kāpēc pa galvu? Viņš saka, kāpēc pa galvu? Jā, tā kā, mēs tā, zin kā, tādā brīdī, jā, mēs bijām tādi jauni, azartiski un mēģinājām visu izmantot, un tādā brīdī likās vienalga, kas nāk pretīm, jā, un mēs bijām gatavi jebkuru. Kas kuru tur sita vai nesita, bet, teiksim, mēs neizmukām no tām divcīņām un mēģinājām iesaistīties, jā, bet, jā, tas bija tāds. Profesora galva apskādēja viņu. Un tad ir trešais, man no malas skatoties, tā tad ir skaidrs tas Sudrabs, pagājušā pavasara bronza, un kur šajā stāstā stāv NHL debija un Winnipega? Jā, tas ir, es domāju, katram savs posms. Es domāju, arī olimpiāda, pirmā olimpiāda, tas arī bija fantastiski, ja, kad tu pirmā olimpiādē piedalies un pirmais pasaules čempionāts, kad tu kā Latvijas izlases pārstāv. Ja, tas ir, grūti pa tiem plauktiem salikt, katram laikam ir savs tas etaps, ja, un tas pats kaut kā NHL arī, tas ir atkal kaut kas jauns, ja. Jā, katra pirmā reize tā neaizmirstamā, jā, tā tev nāk vispilgtāk atmiņā. Tā kā nav tāds, kurš ir augstāk, kurš zemāks, katram etapam bija savu nozīme. Bet jaunākā meita izteikusies, ka raudot asaras tevi redzējis tikai vienreiz dzīvē, un tas bija tad, kad viņi parādīja video atkārtojumu, video no brīvas pieminekļa. Jā, bet zini kā, ja tu vecāks kļūst, tas sentimentālāks, jā. Un patiešām, zini kā, ja tas būtu starp faniem, būtu savādāk, bet tur bija patiešām cilvēki atnākuši, varbūt tās, kas vispār hokeju neinteresē, bet viņiem bija vajadzīga tā kopsajūta. Ja? Un tas bija tas aizkustinošākais, ja? Kad cilvēki vienkārši gribēja iziet, pateikt paldies. Varbūt tās viņi pat neskatījās, varbūt viņi pat nezina, kas bija, bet gribēja pateikt paldies tādā brīdī mums par to padarīto darbu, par to kopību, ja? Kad šī grūtā laikā, ka mēs varam tās apvienoties un visi tādā brīdī priecāties. Ja? Un tas bija tā kā likās, wow, kad tu redz, ka no pašiem vecākiem cilvēkiem, ja, kas stāv tur, un es saku, ka man viena vecāka kundzīte prasīja, lai parakstās viņai, es saku, nav jau kur, viņa saka, uz rokas, es saku, būs jau jāmazgājās, ja, viņa saka, man nav pieticis tik daudz dzīvot, atlicis, ka es nemazgāšu viņu, ja. Tas tā aizkustinoši, ja, un jā, tas bija tāds, kas tu patiešām tu tā sajūtā, ka tas bija kaut kas vairāk par sportu. Es nemocītu par tiem 3 dzīves notikumiem, bet Eiropā ir mazliet atšķirīga situācija. Winnipegā tu esi bijis, Kanādā tu esi bijis. Žurnālistu un hokeja sabiedrības darbs tur ir salīdzināt. Vai Gijs Leflērs, vai Vēns Greckis, vai Mario Lemieux, vai Kens Draidens, vai Patriks Roy. Tur spiež, it kā tas pats, kā tu saki, 3 nesalīdzināmas dzīves. Tev prasa, kurš tad ir labāks? Bet es saku, neprasot, bet tur viņi liek kopā. Tas NHL, teiksim, jā, tas bija tāds izaicinājums, bet, zin kā, visur ir tomēr kaut kāda sakritība un kaut kā liktenis tev vēd, jā, un, teiksim, tā, ka man tā Winnipega, laikam nebija pareizā vieta. Jā, jo NHL ir arī tāda laimes spēle, kur tu tiec. Tiec kaut kādā, jo es, teiksim tā, viss gāju uz to, ja tā kāds to vēsturi nezina, viss gāju uz to, ka es biju praktiski 100% pārliecināts, ka es nokļuvuši Ottavā. Un Ottava tā bija pirmo gadu NHL pirms tam, un man solīja, ka man tur būs 100% vieta pamatsastāvā un tā, jo es iepriekšējā gadā spēlēju Ottavas farmā, jā, un mēs vienojāmies, lai es pazūdu Eiropā, lai es nerēgojos Amerikā. Es nospēlēju līdz Eiropā, līdz sezonas beigām, nākamā gadā viņi man ņems, jo tajā laikā, man liekas, bija 12 drafti. Tā jau, man liekas, tikai 5, jā, arī agrāk bija 12. Un tā kā es tur biju nospēlējis tikai līdz novembrim,
tad visu to sezonu bija pazudis. Ja? Un auto bija domājis pašās beigās, mani tā kā paņemt, jo viņi man teica viennozīmīgi, es tikai neparakstu nevienu līgumu, ka viņi man ņems atpakaļ. Un es jau bez mazā jau 100% biju pārliecināts, ka es atgriezīšos tagad un būšu tur. Un pēkšņi, kad man paziņoja, ka man Winnipega, es saku, kāpēc Winnipega? No kurienes Winnipega radās? Ja? Aizrādās Winnipegā strādāja tur tāds skauts, kas savā laikā bija Maskavas Dinamo, un es, kad biju U20 pasaules čempionātā, ja, viņš bija komandas priekšnieks, un viņš man zināja, viņš man bija arī redzējis tās pāris spēles, ko es spēlēju Ottavas farmā, un viņš visu nakti, pēc tam viņš lielējās, es visu nakti meklēju, kur tu esi, atradu, ka tu spēlē Šveicē, līgums vēl nav parakstīts, un es iestāstīju vadībai, ka tevi jānodraftē. Un es viņam teicu, kāpēc? Un teiksim, tādā vietā, ka es atbraucu, teiksim, nepareizā laikā, varbūt nepareizā komandā. Kaut arī atkal jāmeklē arī sevī kaut kur vaini, ja, kad, tā kā neizsities, ja, bet kaut arī tāpatās es biju, teiksim, no tā brīža, ka es tiku tur, ja es biju vienīgais ar 2 virzienu līgumu, kas tika pamatsastāvā, tā kā Ūs Balīnskis, ja. Bet bija ļoti daudz spēlētāju vienvirzienu līgumiem sadot, un komandai aizgāja slikti, un man uzreiz teica, ja tu neiemetīs vārdus, mēs tev sūtīsim lejā, jo tu esi vienīgais ar 2 virzienu līgumu. Mums nav izdevīgi tev turēt, ja tu neiemetīs. Tad fakta priekšā, ja. Iemet, paliec, neiemet, nepaliec. Vienalga, kā tu nospēlēsi. Mēs pat neskatīsimies tavu spēli, ja. Un tā sanāca, ka tas gads pagāja tik tāds dikti intensīvs, un es redzēju, ka it kā varētu man tomēr vairāk dot tās spēles NHL, un viņi visu laiku balstījās to, jo man bija 3 gadu līgums, teica, nē, pagaidi. Man visu laiku likās, kāpēc man ir jāgaida, ja? Un kad tu vēl redzi, ka mēs satikāmies ar Ottavu, ja? Es redzēju, ka iepriekšējā gadā tur praktiski 80% tie, kas farmā spēlē NHL, ja? Un Ottavā es biju farmā pirmā maiņā, es domāju, nē, mana vieta bija šeit. Tas viss tas tā kaut kā nospieda, un nākamā gadā paredzēju to, ka būs lokauts, un te es nolēmu, ka laikam šitas ir viss manis. Bet tās spēles izstrībot nevar. Nē, izstrībot nevar. Vienkārši ir viens tāds nav ķeksīts, ka nav gūti vārti. Ja? Bet šajā kontekstā no galvenā trenera nevar citu prasīt. Mēs neprasām, kad nākamās bronzas medaļas. Mana sajūta ir līdzīga, kā es teicu par tām 8 spēlēm. Šajā valstī mums vairs nevar to bronzu atņemt, bet vienkārši nesalīdzinām. Man personīgi tas ir milzīgs sasniegums. Tu arī esi pieminējis, es nerunāju par to, ka vai pēc 5, 6 vai 10 gadiem vienkārši to mums vairs nevar atņemt. Tas ir vēstures anālēs, vēstures grāmatās ierakstīts līdzīgi kā 8 spēles. Vienkārši atceramies to, ka ir tā bronza. Pirmais vienmēr ir vispaliešākošs atmiņā, ja? Bet mans uzdevums ir, teiksim, neko nedarīt, tas ir visvienkāršākais. Ja? Un tāpēc es mēģinu darīt visu, lai radītu spēlētājiem, radītu sev, arī treneriem to iespēju, ka mēs esam gatavi cīnīties arī šogad. Ja tas nesāk šogad, cīnīsimies nākošgad, bet man nedrīkst radīt tā, ka mēs ar visu samierinamies, visu mums apmierina, ko tu jūs no mums gribat. Mēs teikt, nākamais, kad nāks, tad nāks. Ja? Jo kamēr tu esi treneris, tu dari visu, lai, es saku, it kā jāaizmirst viss ir, bet tādā pašā laikā, kā piemēru, tu vari teikt, ka mēs nav tas neiespējamais. Jātic sevi ir. Jāspēlē tā, ka es arī puišiem mēģinu jo vairāk un vairāk, jo pa gadu sanāk daudz uzstāšanās. Es vienmēr saku tā, ka mums viens otru jāpadara labāk, nekā mēs esam ārpus komandas. Un ja mēs to spēsim, tad mēs sasniegsim kaut ko. Tad viennozīmīgi uzvarām jābūt ir vairāk. Ja mēs katrs sāksim domāt tikai par sevi un domāt, kā es tikai pats, es saku, tas nebūs, tas ir komandas, vai mēs varam tikai kā komanda vinēt. Ja? Un tā ir katra paša atbildība, un kāda viņa attieksme būs komandā, tās būs arī kopējais rezultāts. Jo mēs kā treneri netaisamies tur 2-4 stundas sēdēt viņam blakām un skatīties, ko viņš dara, vai viņš pārkāp režīmu, vai staigā apkārt, vai viņš tur kontrolē sev vai nē. Tāpēc saku, tas ir viss no mums pašiem atkarīgs. Kā jūs attieksieties pret savu darbu, tāds būs rezultāts.
Bet kā ir tev kā trenerim šobrīd tās pagājušā gada bronzas medaļas ir vairāk draugs vai vairāk ienaidnieks? Kā tu jūti spēlētāju attieksmē? Tas ir kaut kādā mērā varbūt pabarotas ambīcijas un varbūt klusās šaubas. Nu, no 2 gadus pēc kārtas jau nesanāks tāpat. Nu, kaut kāds vēlniņš. Vai arī tas ir... Kad tu redz, ka cilvēki ir pamanījuši. No vienas puses, kā tu domā, protams, ka visi domā, tas nav iespējams. Ja? Bet tādā pašā laikā gribās arī pierādīt to pretējo. Ja? Un tādā pašā laikā, kad pirms tam medaļas nebija, neviens nekā pa medaļām nesapņoja. Ja? Tā kā vienmēr jau, teiksim, katru piemēru, ko tu izdzīvo līdzi, tu konstatē, ka viss ir tavās rokās. Ja? Teiksim, kaut kur likumsakarībai kaut kas jāsakrīt, ja? Bet tu vari daudz ko iespaidot. Es saku, cik tu daudz tici, cik tu nopietni strādā, kā tu to dari, ja? Jo nav jau tā, ka mēs slikti spēlējam, ka mēs nevaram tur atkal uzspēlēt, ja? Ka mums tikai paveicās. Veicās spēcīgākajiem. Mēs vienmēr uzskatām, laime arī uzspīd tiem, kas patiešām nopietni strādā. Un ja mēs paņemam to statistiku, es vienmēr ņemu 2 punktus, ja? kā piemēru liek, ja? Pašaizliedzībā mēs bijām labākā komanda, mēs visvairāk uz sevi noķērām metienus, un mēs visvairāk, teiksim, līdām uz vārtiem, ko es teicu, mēs parādījām to, ka mēs gribam gūt vārtus. Ja? Tik, cik mēs gājām uz vārtiem, tik neviena komanda pagājušā pasaules čempionātā to neizdarīja. Ja? Un tie 2 faktori liecināja to, ka mēs tomēr gribējām vairāk nekā varbūt tādā laikā pretinieks. Ja? Kaut arī varbūt viņš bija meistarīgāks. Ja? Un tāpēc tas ir piemērs, ka tas viss jāsaglabā. Ja? Un ja tev vēl meistarība nāk klāt, ja? tad es saku, tad vienmēr to varu. Jā, teiksim, tie 2 balsti, uz kuriem tu tagad vari atkal būvēt to šī gada māju, bet ir kaut kas tev ir skaidrs, ka mums tagad skatīsies mazliet tomēr citādāk. Tie paši zviedri, tie paši amerikāņi, viņi sapratīs, ka šitiem var zaudēt ne tikai grupas vienā atsevišķā spēlē, bet varbūt arī playoff spēlē. Es domāju, ka jā. Tev ir kaut kāda rezervīte, kaut kāda ideja, kā tu mums jābūt gataviem to, ka pret mums patiešām pret mums savādāk izturēsies. Ja? Un tas pārsteiguma faktors, ja, viņš nenostrādās tā, kā varbūt nostrādājas pagājušajā gadā. Ja? Jo, kā mēs redzam, pat zviedri, cik es apskatījos zviedri sagatavošanās posmu, viņi atteicās no visiem viduvēju komandas spēlēm. Ja? Viņi teica, mēs vairāk nespēlēsim viduvēju, mēs tikai top komandām spēlēsim, mūsu komanda visu laiku līmenī. Ja? Tā kā, bet atkal tas ir jauna izaicinājuma. Atkal jauna situācija, un šitas čempionāts būs pavisam savādāk nekā pagājušais. Un, kā es teicu, mēs sākam no nulles, mums nav nekāds iekrātais punktu skaits, ja, no kura mēs sāksim tālāk. Spēlētāji arī ir pavisam dažādāka situācija ar spēlētājiem. Ja, pagājušajā gadā mums tur, teiksim, veterāni Daugaviņš, Indrašs, Čuks, nevis Čuks, bija Zīle, viņi jau no paša sākuma bija ar mums, tad viņi visi spēlē. Ja. Tad mēs viņus ievilkām tādā, teiksim, fizikā ielikām, tad viņi mazliet kaut kāds kritums bija, ka visi tur teica, ka kājas ap, tad izgāja ārā, tagad viņi visi spēlē, tad ir pavisam savādāk, tagad viņi atbrauks, tad mums jādomā, cik viņam dot tur uzelpot vai uzreiz turpināt, ja, vai viņiem vajag to slodzi, ko mēs darām ar pirmo grupu. Ja. Atkal cits izaicinājums, pavisam cita situācija. Ja. Tā kā atkal spēlētāji būs savādākā fiziskā sagatavotībā, kad mēs mēģināsim to visu, teiksim, savilkt kopā, lai tas kopējais fons būtu tāds pats. Jo, ja fizika ir laba, tad arī domāšana ir pareiza. Tas ir tavs darbiņš, vai jums ir kaut kāds, jūsu grupā ir kāds ķertais profesors, kurš labāk šo jūt? Mums par fizisko sagatavotību Eriks Visockis atbildīgs. Tur jūs paļāties un tu nesaki, nē. Vienkārši viņš pasaka, kā viņš to grib redzēt, viņš, piemēram, pasaka, ko viņš no manīm gribētu redzēt, piemēram, uz ledus, ja, piemēram, tur intensīvu treniņu, tad tur viņš saka kaut kādu treniņu daļu tādu, un tad mēs mēģinām saplānot, ja. Tāpatās es mēģinu paskatīties arī, ko viņi zālē dara, ja, un mēs diskutējam vienmēr, ja, kas ir padarītājs. Dažādās gatavības pakāpes, kas pie tevis lēnām sabrauc. Jā, tāpēc es saku, pašlaik ir mums tā vienkāršāk. Ja, pašlaik tie, kas ir, mums viņi jau ir 2 nedēļas, un mēs ar viņiem strādājam, tā, lai viņi būtu pēc mēneša, ja, būtu formā. Ja, vai kas no viņiem paliks izlasē, kas nepaliks, cits jautājums. Bet mums tā sagatavošana šitiem iet, teiksim, pēc nedēļas, tad, kad jau tie, kas pusfinālos spēlē vai finālos jau izskatīs ārā, pievienosies, ja, tur uzreiz cita situācija būs. Tad tu tā klausi, ja, visu, ko tev saka teiksim, Eriks pasaka. Mēs vienmēr visu diskutējam. Pagājušajā gadā vienā intervijā pateica, ka viena lieta, ko noteikti nevajag Harim darīt, ir mācīt, kā pareizi jādara. Tas attiecās tikai uz
ģimene, vai tas arī uz faniem, žurnālistiem un asistentiem? Katram jau savs redzējums ir hokejā. Ja? Tu savu tu redzi, un, protams, tu ieklausies. Un tāpēc mēs arī izdarījām izmaiņas treneru kolektīvā, ja? Ka man arī vajadzīgs varbūt papildus kaut kāds redzējums no malas, kas varbūt tās ar manīm diskutēs un mēģinās pierādīt savu taisnību. Ja? Un mēs atradīsim kopējo. Ja? Tā kā tas arī viss ir vajadzīgs. Vajadzīgs arī spēlētājiem radīt to, ka mums ir citi, kas atkal no malas savādāk tev novērtē. Ja? Jo zin kā, kad tu pierodi pie viena, katram jau savs priekšstats par katru spēlētāju radies. Ja? Un ja tev kaut kāds jauns cilvēks nāk iekšā, viņš redz savu redzējumu, un tu citreiz domā, varbūt tās patiešām, varbūt tomēr viņš redz to, ko tu jau esi acis aizmiglojusies. Ja? Tā kā tas vienmēr ir labi. Un vienmēr izmaiņas, teiksim, ja viņas ir kvalitatīvas izmaiņas, viņas tikai nāk pa labu komandai. Vienmēr labi. Lietuvieši saka, ka viņiem ir 3 miljoni basketbola treneri. Mums ir 1,5 miljonus hokeja treneri. Katrs ar savu, ko dara. Kā bija pareizi jādara Parsojāls ar skatu atpakaļ. Mēs tieši tā. Jautrībai, ja mēs tā mums šogad man visai bieži sanāk braukāt pa Latviju, un man prasa, lai es ar vecākiem diskutēju, vecāku problēmu ir bērnu hokejā ļoti nopietni, ja, un tad mēs treneriem sēžam un sakam, bet, iedodiet tiem vecākiem novadīt tos trenerus. Es saku, ko jūs no tā? Iedodiet viņiem, iedodiet svilpes to, lai viņi novad, jo vienmēr jau no malas ir viegli, kāpēc tu pie mani nepiebrauc, kāpēc tu pie tā divreiz pierunāc, kāpēc tu tam nepaskāstīji to. Lūdzu, ja jūs tādi esat un jūs tik lielu kritiku spiežat virsū, izdariet to. Ja? Esat izdarījuši. Es nezinu, tur bērni, es zinu, kad Liepājā, man liekas, bija tāds viena diena, ka viņi esot iedevuši vecākiem, lai iziet. Es nezinu, vai viņi aizgāja vai neaizgāja, bet tā doma bija. Jo kaut kā reizēm var kaut ko pamainīt, ja? Laikam visiem to nevar darīt, un kādam tu esi labs, kādam slikts, bet es saviem draugiem piedāvāju, jūs negribat pakomentēt. Jā, pakomentēt, aizēj, jo tas arī uz mani attiecās. Atnāciet pakomentēt, nevis patriniet pakomentēt, tur ātri viss beidzās. Tā ir, tas ir vienmēr grūti. Kāri, mēs jau pieminējām, Ilmārs Tomās, Harijs Vitoņš, Ainās Heksts, tā ir tā slavenā 88. gada maiņa. Vai jūs vēl kontaktējaties? Jā, ar Aināru es neesmu sen jau kontaktējies. Kaut viņš, man liekas, Rīgā dzīvo, bet, laikam, hokeju viņš tā, laikam, aizgājis prom no hokeja. No tu uz jūs pārgājis? Jā, Ilmāru es esmu, man liekas, gadu atpakaļ. Viņš katru vasaru atbrauc, ja sanāk, mēs satiekamies. Jā, bet, jā. Vienreiz gadā kaut kur mēs saskrienāmies, jā, jo viņš pa Vāciju. Sitat atkal kādam pa galvām, jā. Tik traki nav, jā, bet, katrs savu ir atradis nišu, bet tik cieši kontakts vairāk nav, nē. Es palikšu apkārt pie tiem treneriem. Bija tur bišķiņ tāda, tad, kad pateica, ka Artis vairs nebūs, tad uzreiz žurnālisti ātri zvanīja, un Artis tā kā, izklausījās tāds mazliet tāda, it kā pēdējā brīdī pateica, kāpēc tā notika, nepateica. Jūs pēc tam tā kā satikāties, esat pēc tam pie tā atgriezušies pie tās tēmas, tur viss ir kārtībā? Es neesmu nevienam nekam par ko parādā. Mēs esam vinnējuši, mēs esam izbaudījuši, mēs esam atalgojumu dabūjuši, un tagad sākās viss no nulles. Tas nav tā, ka tu kādam kaut kur esi palicis parādā. Ja? Un tāpēc tas nav nekāds pārmaiņas, kas saka, es redzu, ka es negribu ar savu sirdsapziņu dzīvot tā, un sev vakariem prasīt, tev bija iespēja pamainīt, un tu to nezini. Kāpēc tu to neizdarīji? Tāpēc, ja man bija iespēja piesaistīt Villi, ja, tas ir vairākos aspektos, jo Ville tomēr... Ville Peltonens. Jā, viņš ir aktuāls Somijas augstākās līgas treneris jau entos gadus. Viņš ir augstā līmenī, viņš ir treneris Vācijas izlases, kad apspēlēja Latvijas par iekļūšanu ceturtdaļu finālā. Viņš ir Somijas izlasē bijis pa asistentu, ja. Viņš ir Šveicē strādājis. Un šī brīdī, ja es tā paskatos uz savu to treneru kolektīvu, tad, mums tā kā es esmu tikai izlases treneris, jā. Petrī it kā spēlē, bet viņš aizsēja treneris. Lauris tā kā tikko sācis, Raimons palīdz, Ārtis tikai Latvijā būtu bijis. Mums, nav tāda, kas var atkal pa jaunu motivēt spēlētājs, jā. Un tāpēc tās pārmaiņas bija vajadzīgas, jā. Un katram trenerim ir tomēr savs kaut kāds slodziņš atvēlēts, kā es to redzu, ja, un tāpēc tā izmaiņa notikās. Ja. Spēlētāju virknē mums arī būs pārmaiņas. Mums izskatās, ka būs
pirmo vioļa spēlētāju visticamāk. Vārdsargs visticamāk mums būs pirmais Elvis Mežģīkins. Elvis, teiksim, viņš ir visaugstāk stāvošais. Jā, bet tā kā mēs teicām, mēs jau arī mācāmies no visa, jā, un arī domāju, Elvis ir saprats, un viņš arī kļūst vecāk, jā, visi, es domāju, viņš arī saprot, kad ir jāmainās viss, mēs viņu ļoti gaidām, jā, bet ar savu spēli katram ir tāpatās jāpierāda, jā. Vai tu esi spējīgs būt pirmais, vai tev ir vajadzīga kaut kur maiņa pret vēl kādu, jā, un jāskatās, kā tas viss notiksies. Kā mēs redzam, mēs runājam, tā tev ir mikrotrauma, jā. Šo nespēlē jau cik jau nedēļu, jā. Tā kā tā situācija ir tāda, ka mēs sekojam līdz visiem. Forši tas, ka viņi grib, mums viņi visi ir vajadzīgi. To es varu pateikt, jā. Kāda tā situācija būs tālāk, laiks rādīs. Okay, bet mēs uzreiz varam secināt, ka mums nav pagājušā pasaules čempionāta MVP vārtos. Mums nav Džeks, kurš būs kādam bronzas mačā, vai kurā mačā būs jāmet kādam citam 2 goli. Kur ir, došien kā tas pats Uvis? Kristiāna Rubīna. Mums te nav viss, kas no galvas zina. Kristiāns Rubīns, tāpat došien kā Uvis, izstāsta, ka Florida tāpēc saka, tas ir, kādam mums jāatrod vietas. Kur ir tie sāpīgākie zaudējumi? Nav neaizstājams vietas, vienkārši ir vajadzīgs laika jautājums attiecīgi. Cik citam ir vajadzīgs, citam lauciņam vajadzīgs vairāk laika, citam mazāk, bet kādam citam mums jāuzņemās tā atbildība. Ja? Un tādā pašā laikā NHL ir tik neprognozējams, ka tur viss kas var mainīties. Tur var pirmā vieta zaudēt pēdējā vietā, ja? Jo tās komandas tomēr ir tik spēcīgas visas, ja? Kad izmaiņas var pēkšņi būt tā, ka mēs tā plānojam, ka šitie puikas toči netiks, ka viņi tik labi sezonā spēlē, un pirmā kārtā viņi izskatās, un viss atkal samainās ar kājām gaisā. Ja? Tā kā mēs mēģinām tomēr sekot visam līdzi, mēs mēģinām domāt, kas būs, ja pēkšņi viņi atbrīvojās, ja? Bet tādā pašā laikā mēs gatavojamies tā, ja viņi nebūs. Ja? Un jo tuvāk nāks, jo tas stress būs lielāks, ja? Un būs jāpieņem lēmumu, vai vēl gaidām, cik tur nedēļu, jā, un uz viņiem, vai tomēr atmetam domas un ejam ar šitiem. Būs tas beigu fāze, pienāks tāda stresaina, bet, kā es saku, laiks rādīs. Kā tās domas jau visu laiku mainās, un te jau visu laiku sekojam līdzi un skatāmies, kas un kā. Bet vārdsargiem Artūram Irbiem būs patīkamais stress. Tur vēl Gudļevskis vēl. Es esmu priecīgs, ka man ir Artūrs un Artūrs ar savu pieredzi. Es domāju, tas, kas ir izgājis visam cauri, bijis pašā augšā un apakšā kritis un atkal ticis augšā. Es domāju, ka nevienam vārdsargam, ne Elvim, ne Vītolam, nevienam neradīsies kaut kāda pārmetuma viņam, ja viņš iztaisīs savu izvēli, kuru mēs pēc tam kopā nolemsim, ja, bet viņam tomēr, viņš ar viņiem kontaktēs. Es domāju, ka tāpat kā mēs pagājušajā gadā, ja, ka viņš tomēr saka savu redzējumu, ja, un mēs mēģinām to novērtēt un skatīties. Ja, tā kā es domāju, ka nevienam no vārdsargiem nevajadzētu būt pārmetumu Artūram, ja Artūrs pateiks, uz šo pasaules čempionātu brauc šitas vārdsargs, un šoreiz šitas paliek malā. Jo, kā es saku, jāsaprot to, ka tai izlasē ir jāsāk būt kā izlasē. Tas nav tā, kā mēs agrāk, ja, visi vieni un tie paši brauc, un ka šeit katra pavadītā diena tu baudi no viņas. Tas nav vieta, kur tu atnāc, iedomā man tikai vienu spēli nospēt, lai es varbūt pieķertos kaut kādam līgumam nākamam. Tā nevajadzētu būt. Ja. Tas ir atbrauc un atnāc pārstāvēt un nāc cīnīties par to, lai tu tiktu sastāvā izbaudīt vēl tur pusmēnesi spēlēt, un pēc tam es atkal gatavoju savai sezonai. Tev ir kaut kāds sarakstīns ar uzvārdiem, kurus tu tā kā gaidi līdz praktiski tos un tos es esmu gatavs turēt ieteikumā tukšu vietu. Mēs gaidām visus, jā. Mēs gaidām visus, jo tur ir jāsaprot daudz faktori, piemēram, par to pašu Balīnski. Jā. Pieņemsim Florida izkrīt. Ko viņi darīs ar Balīnski? Sūtīs viņu uz farm klubu? Vai tomēr pateiks, mums ir foršāk, ja varbūt viņš brauc uz pasaules čempionātu. Nākamā vienvirziena līgums ir viņam. Tāpēc ir daudz jautājumu, kādā garstāvoklī tajā brīdī kāda komanda ir. Ja? Piemēram, tāpat par Šilo. Izkrīt ārā Vancouveru. Ja? Ko viņi darīs ar Šilo? Viņi pateiks, labi, tu vari braukt, vai pateiks, nē, tu brauc uz farm klubu. Ja? Ir daudz jautājumu, kuri pagaidām atbildes tev nav. Ja? Kādi, bet ja es drīkst pārtraukt tevi? Tu citiem vārdiem par Balīnsku tu jau esi atbildējis. No tā Floridas aizsargu sešinieka,
kamēr pārējie izmet pa malu, izmet kaut kur ārā ar lieliem līgumiem. Uvis visu redz, viņš atdod precīzi uz lāpstiņu, viņam visu laiku ir pareizās rīcības, pareizie lēmumi. Arī Floridā viņam ir līdzīgs stāsts kā tev, ka tur priekšā ir lielie līgumi, viņam savs laiks ir jāsagaida. Bet tas spēlētājs aizsargs tu citādā. Viņš tomēr spēlēs Eiropas hokeju, kur viņš bija līderis un viņš to spēli piekopa. Ja? Un es saprotu arī to Ameriku, jo es tur īsi, bet es zinu, ka viņiem tomēr tas tā, kur tu stāvi, ir svarīgāk nekā ko tu vari. Ja? Jo viņi tomēr arī grib parādīt to, ka viņi taisa pareizi izvēli un pareizi novērtē. Ja? Un tāpēc ir tā, ka es domāju, ka Uvs priekš pirmā gada viņš ir fantastiski novadījis sezonu. Ceļš tiks sākumā tik daudz spēles atrasties ar 2-virzienu līgumu pamatsastāvā, lai arī tur bija traumēti. Ar savu spēli viņš viennozīmīgi parādīja, ka viņš varētu arī tālāk spēlēt. Es domāju, tas vienkārši tāds, ka tev jāsaprot, arī jāpaspēlē tur, jo, kā mēs redzam, visi, varbūt eiropieši, visi gājuši caur farmiem. Arī Sandis Ozoliņš, arī Arturs Irbe, jo Tev tā kā jāpostās, kā tur ir, lai tu gribētu tikt augšā. Saprot, lai tā atšķirība tu redzētu. Ja? Farms, farms ir forši, visi forši, džeki forši. Hokejs, protams, man ir savādāks, bet man gribās tur augšā. Ja, ja tu esi tikai augšā, tu pierod pie tā, un tad brīdī, ja tev pasaka lieta, tad tu uzreiz panika sākās. Ja? Jo tu ātrāk tu to sākuma stadijā izbaudīsi, ja? Jo tu kļūsi pārliecinošāks un spēcīgāks. Ja? Kad tev vairāk nebiedēs to, ka kaut kādā mirklī, piemēram, nākošu gadu, piemēram, Uvim, nākošu pēc pasaka, aizbrauc uz farmu uzspēlē. Nebūs tā cita, kā es ar vienvirzienu līgumu tieši uz farmu. Kā es saku, savā laikā, kad es spēlēju, man farmā spēlēja kāds 6 cilvēki ar vienvirzienu līgumu. Ja? Tāpēc, teiksim, lai viņš norūdītos kā labs spēlētājs, tas ir varbūt labi. Objektīvi varbūt viņš varētu spēlēt vairāk spēles, ja, bet, teiksim, priekš nākotnes viņam, es domāju, ka tā ir ļoti laba sezona un tomēr spēlēt tur, jo arī spēlēt farmā viņš spēlē, teiksim, pirmo vijolu. Viņš spēlē vairākumā. Tas, kas viņa, teiksim, kā es redzu, viņš ir perfekts vairākuma spēlētājs. Jā, saprot, un ja viņš mazliet dabūna to, ja, viņš neaizmirst. Nav tā, ka es sēžu tur NHL visu sezonu spēlēju un nekad vairāk man nespēlēs. Tā kā es atceros, ka mēs atbraucām kvalifikācijas turnīrā, Zemgus atbrauc, ka Zemgusam prasīja, saka, vairāk mēs spēlēsim. Viņš neatceros 10 gadus, cik tur neesmu spēlējis. Un tad mēs viņu ielikām vairākumā viņš kaut ko pielaboja vārds un aizbrauc uz Buffalo. Un Buffalo viņa pirmās spēlēs ieliek vairākumā, jo treneri redzēja, ka viņš izlasēja vairākumā var vārdu priekšā nospēlēt. Ja? Tā kā, katram spēlētājam, teiksim, Amerikā, jo ātrāk viņš tam visam izies cauri, jo viņš norūdīsies ātrāk. Bet vēl, Hari, es negribēju sacensties hokeja zināšanās, bet tāds vārdsargs kā Dominiks Hašeks, viņam vajadzēja sagaidīt Eda Belfūra savainojumu. Tas ir liktenis. Tāpēc es saku, tā ir. Viņam jāsagaida. Arturs Irbe tev piemērs. Nevajag Hašeks skatīt. Arturs Irbe bija kaut kā Rīgas Dinamo. Viņš bija otrais vārdsargs. Ja? Un savainojās Samoilovs. Un tanī brīdī mēs negaidīt ar pirmo spēli Rīgas Dinamo tanī pamatturnīrā mēs tikām iekšā. Ja? Viss sākās no nulles. Stress bija no Rīgas Dinamo nost, jo mēs ārā neizkrītam. Galvenais savainots Jurzīnos saka, lai jaunais stāv. Un arī kā paņēma to, tā vairāk neatklāja. Saprot, un visu, un tu skaties, viņš pieķēra un viņš aizgāja. Ja? Tā kā, tas daudziem, tas liktenis ir tā, ja tu tanī brīdī tu tiec, tev jāieķerās tanī. Ja? Citiem bet ir tā, ka labi, varbūt pareizs lēmums neieķerties, pieņemt atbildīgu lēmumu un aizbraukt atpakaļ, spēlēt Eiropā. Rudolfs Balcers, acīm redzot, arī pareizs lēmums. Es saprotu, tur atkal, es domāju, savādāk. Rudolfam vienkārši nedēļ tik daudz tās iespējas, ja? Jo, teiksim, tāda tipa spēlētājs kāds Rudolfs, viņš jau mēģināja spēlēt, ja? Bet ir grūti, teiksim, visu laiku tev to spēli rādīt, ja? Kad tev no tevim, teiksim, treneri grib redzēt kaut ko savādāk, ja? Un tu spēlē, un ja tas stereotips ir tāds, ka mēs gribam redzēt tikai aizsardzības spēlētāji, kas ir,
tu it kā forši spēlē uzbrukumā, tu negūst vārds, bet rāda momentu pēkšņi kaut kāds vienkārši tai maiņai, tu ielēdi vārdus. Ja, tas treneris ir pasaka, es taču teicu, ka viņš nedara. Ja, kaut arī viņš varbūt nemaz nav piesaistīts. Viņš varbūt ir malā stāv, viņš ir savu spēlētāju ņēmis, tur dēļ cita atliekus ir iekšā, saprot. Un tanī brīdī, tu domā, cik tu ilgi var mēģināt, ja šeit tu var restartēties. Ja, piemēram, Rudolfs spēlē ar Denisu Malgini, ja. Kopā. Malgins 3 reizes no Šveices brauc uz Ameriku. Ja? Viņš atbrauc, it kā liekas, ka viss sanāk, un pēkšņi hops un atkal netic viņam. Ja? Viņam ir ko braukt atpakaļ. Ja? Un tagad viņām 2 fantastiski spēlē kopā. Un es jau Kā kopā tā fantastiski? Bet tāpēc, ka viņiem loma ir, viņiem ļauj kreatīvi spēlēt. Saprot, viss ir atkarīgs no trenera. Kādā pozīcijā kā tu esi novērtēts? Pirmkārt, pēc naudas, ja? Cik daudz tev treneris ļauj spēlēt, ja? Cik viņš tev uzticās un cik viņš tev ļauj pielaist tās kļūdas. Kā Malgins nebija tā? Arī jā, tur bija viss kopā. Tur arī Malginam bija, man liekas, piedzima bērns, un viņš arī tajā brīdī atnāca tāds neformā, un te viņam mazliet nesanāca. Ja? Bet viss ir atkarīgs no treneru uzticības. Ja? Tāpat tās arī es, ja es kādam var uzticēties vairāk, ja? Viņš vairāk spēlē, viņš jūt to atbalstu, ja? Citam es prasu tikai, man no tiem vajag tikai, lūdzu, stingri aizsardzībā tavs uzdevums vienkārši nodzenāt to pretinieku, lai mums tam pirmām maiņām ir atelpi, ja? Savādāk, ja? Un tanī brīdī, ja tie ceturtie, kas domāti atelpai, viņi varbūt nospēj fantastisku maiņu uzbrukumā, ja? Un caur maiņu ielaiž vārds, tad tu aizmirsti to fantastisku uzbrukumu maiņu, ja? Tu pasaki, es taču no jums prasīju tikai vienu, ja? Un tāpēc, es saku, tas ir kā trenera redzējums, un es domāju, ka Rudolfs, jā, tas nenozīmē, ka es domāju, ka viņam vairāk nav šansas tikt Amerikā. Es domāju, ka no Šveices ir ļoti daudz, kas atgriežas, un pēc labas sezonas, kāpēc gan ne? Klausies, no Somijas arī var tikt uz Ameriku. Es dzirdēju, ka no tiem Oskaras Batņas ļoti daudziem goliem 50% ir tavs nopelns. 3-3. Kāpēc Haris, kā viņš vispār laiž? Tas ir leģendāri. Jā, bet, Oskars ir progresējis. Es teikšu, Oskars ir progresējis. Un vienkārši tagad ir svarīgi tā, lai viņš arī saprot to, lai nav tā, ka, es tajā esmu. Saprot, tev jāpaliek vecais Oskars, kāds tu biji. Ja? Tas ir mans tēt uzdevums viņam visu laiku teikt, Oskars spēlē tā, kā tu pirms tam nemēģini tēt rādīt, ka tu vari kaut ko. To, kā tu gūsti vārdu priekšā, to mēs neņemam nost, to tu vari darīt. Bet tas melnais darbs, ko tu dari aizsardzībā, tas nedrīkst būt paviršāks tikai dēļ tā, ka tu tā metīs vārds iekšā. Un ja tādā pašā vairākumā, ja pagājušajā gadā mūsu vairākumā nebija, un es zinu, ka šogad viņš fantastiski spēlē vairākumā, ja mēs mēģināsim meklēt viņam to vietu vairākumā, ja. Bet ja arī viņi pēkšņi nebūs, ja, tas tā nav traģēdija, ja, jo tā ir izlase, tas ir pavisam cits turnīrs un pavisam savādāk. Ja, tā kā galvenais, lai katrs saprot to, ka nav tā apbižošanās, ko te es tagad, jūs no manīm tēt prasat. Kā es saku, izlase ir tā lieta, kur tu spēlē uz savām stiprām pusēm, bet kaut kur tu izdari to, kas tev nav paticis, ja, ka tu tomēr pārlauz to, jo mums tā izlase, teiksim, nav tik piesādināta ar NHL spēlētājiem, ja, ka tomēr katram ir arī tas melnais darbs jādara. Jāziedojas. Protams, jā, zin kā, jo man citreizēs man teikuši, ko tā kā tā ir, mums ir studenti, ko tā studentiem nespēlē. Iedodiet man 2-10 spēlētājs NHL, piemēram, Amerikas izlasē. Viņi saka, redz, amerikāņu studentiem spēlē. Bet, ja viņam ir 3 maiņas NHL spēlētāji, protams, 1 maiņas students tu paņem. Un, ja tajā brīdī tie studenti nevēl, tu viņus noņem no 3 NHL maiņām, tu zini, ka viņi rezultātu uztaisīs. Ja? Un mums ir tāda komanda, ka mums visām 4 jāmet. Ja mēs atceramies mūsu fināla spēli, mums 4. maiņa, Indrašs, Bukārts un Ločmēls guva 3 vārdus. Ja? Pēdējā spēlē izšķiroša. Tā kā mums nav tāda 1, 2, 3, 4, mums ir viss, un tajā brīdī mums ir jāņem tā, lai katra maiņa varētu aizsardzībā nospēlēt 100% un arī radīt priekšā kaut ko. Ja tu par Oskaru Batņu teici, ka viņš nedrīkst aizmirst, ka viņam ir jādara tas, ko viņš ir iepriekš darījis, vai tā ir taisnība, kā man šķiet no malas, Rodrigo Ābols tāda ļoti stabila, vienāda vērtība.
kurš visu laiku dara to, ko viņš dara. Jo tas arī, kā atzīmē arī pagājuši gadu daudzi komentētāji ārzemē, un žurnālisti, ka mums Latvijas izlase bija ar to, varbūt mēs rādījām to pašaizliedzību, to saliedētību, to, ka mums līderi ne tikai spēlē vairākumā, bet arī viņi spēlē mazākumā. Ja, un kad es klausījos tos reportāžus, teiksim, angļu valodā, ja, tad viņi tieši uz to uztver, paskaties, tur Zviedriem smuki sadalīts, ja, tie tikai vairākumā, tie tikai mazākumā. Tur, mums Latvijai, paskaties, tur Ābols spēlē vairākumā Dauva, viņi arī iet pirmiem mazākumā, ja, tur Balcers spēlē ir vairākumā, iziet mazākumā, ja? Baķis spēlē mazākumā, bet arī pēkšņi kaut kur parādās vairākumā. Ja? Un tas varbūt bija tas, kas lika spēlētājiem saprast to, ka no tevīm prasa arī to melno darbu padarīt. Ja? Un katram jābūt gatavam izdarīt to melno darbu. Reku jau pieminējām, Artim. Rodrigo sezona Zviedrijā pēkšņi turpinās arī no 8. vietas. Un, lūk, piemērs par to, ko mēs runājām. Rudolfu arī pieminējām, kas ir vēl tie uzvārdi, varbūt, kas tevi tā īpaši iepriecina, skatoties, kā izlases trenerim šo Eiropas sezonu. Miks Indres un Kārls Čukst. Jā, viņi spēlē finālā. Jā, un Mikam, man liekas, ir rezultīvākā sezona viņa karjerā. Jā, ja pagājuši gadu, viņš teica, kā ātrākā, vismaz daudzos pēdējos. Es domāju, ka jā, jo tomēr Zviedrija ir ātrs līmenis, jo pagājuši gadu, kad viņš bija Vācijā, es skatījos, pat treneris teica, kā tur bija kāds reizes 3 aizbrauc uz Šveningenu, apsies, kā Miks spēlē, un pat treneris teica, vai tu šito taisies ņemt uz izlasi? Jā, viņš saka, viņš pie manīm tiek. Es saku, man citu nav, mēs mēģināsim no viņiem kaut ko dabūt ārā, jā, un mēs ar Miku arī runājam. Es teicu, ka tev ir jāsaprot tomēr, kad izlases ir cits, un tu nevari uz veciem lauriem dzīvot, ka viss jāsāk no savām, tev jāpiespiež darīt to, ko tu neesi darījis. Ja? Un ja jūs to varēsiet, tad jūs iztaisīsiet soli uz priekšu. Ja? Un šogad Mikam ir fantastiska sezona. Ja? Un man interesē redzēt, kāds viņš būs, kad viņš atbrauks no tās Zviedrijas, kā viņš to mācīs pārnest, teiksim, to savu rezultātu. Ja? Tā kā Miks labi nospēlē, Kaspars arī skaties sākumā likās, ka laikam varbūt nepareizā izvēle bija iztaisīt Slovākiju, bet beigās, kā viņi ielika pa kapteini, tā komanda viss pārvērtās un spēlē. Tagad, teiksim, tas pusfināls viņam tā viena spēle, ko es tur redzēju, ka viņi tur smagi zaudēja, bet šodien, man liekas, viņam vēl viena spēle, tā kā cerams, ka viņi vinnēs. Jā, tā kā ir spēlētāji, kas labi spēlē. Bet Kristeram Gudļevskim ļoti labs pusfināls. Protams. Tur ļoti. Tur man liekas, visu komandu uz Kristeru tikai izvēlk, jā, jo Kristers visu komandu vēlk, jo tā komanda, teiksim, pagājuši gadu, man liekas, play-offos pat nebija. Jā. Droši vien. Nebija. Bet Kristeram tā kā renesanse, otrais pavasaris. Bet redzi, tas ir atkal tā dzīves pieredze, ja, ka viņš ir izgājis visam cauri. Viņš ir bijis NHL, tad viņš tika tur, tad Rīgas Dinamo, ka viņš bija viņi visi, kas viņi gribēja, bija sāplamāja visu. Tāda tehnika. Protams, visu viņu apcēla un visu, viņš bija pazudis un, man liekas, visu aizmirst pa viņu, ja. Un tad viņš sāka strādāt un pacēlās, un tagad viņš ir tā nobriedis, ja. Ka vienkārši ķer ripas. Jā, bet viņš arī kā cilvēks, viņš saprot, viņš to dzīvi uztver pavisam savādāk. Ja? Viņam nav tas stress, ja, kad vai es esmu trešais būšu, ja, kā pagājuši, kad jā, neviena spēle nenospēlēt, bet to pozitīvo, ko viņš ienes, jo tomēr tā pozitīvā enerģija viņa jau jūtam ģērbtuvē. Ja? Ja tu sēdi viens tāds, tev tā kā atgrūž tas viss, ja? Un ja tu Kristers, kā viņš priecājās, ka mēs redzam tos kadrus, ja, ka viņš tur lec gaisā, ja? Tas ir fantastiski, kā viņš to dara, un tāpēc tādi cilvēki ir vajadzīgi, jo viņam labāk iet, jo es zinu, ka viņš vienmēr būs gatavs atnākt, viņš vienmēr būs gatavs atbalstīt, un kaut arī olimpiāda pēdējos atceros, viņš arī aizbrauca, ja? Viņš nevienu spēli nenospēlēja, mums tieši nebija tajā laikā tur ar Covid, kas tur bija slimi, Kristers, viņš bija uzreiz, ja es esmu vajadzīgs, es braucu, ja? Jo, saprotu, jo tie kritumi un cēlumi tavā karjerā, viņi tu nobriest, ja? Un tu zini, kā tas ir, kā pārvarēt viņus, un tādā brīdī tu zini, jā, es savu darbu darīšu, ja? Man liks, es viņu darīšu, nē, es atbalstīšu, es zinu, kā to visu.
Atčam, viss uz Atču būs. Arturam būs daudz. Viss labais sākās no aizsardzības. Viss labais sākās no ātra lēmuma pirmajā spēlē attiecībā uz vārdsargiem. Jā. Tur neaizgāja Ivaram. Mēs nevaram teikt paldies Ivaram, Punerovam, gar pat draudzīgi, bet tur varbūt galvenais lēmums. Viens no ļoti svarīgiem lēmumiem. Tas lēmums varbūt tās bija tādā ziņā, kad mēs Šilovam varbūt iedevām mazliet iesākt. Ja, jo tas plāns bija tāpat Šilovs būtu spēlējis otru spēli. Ja arī Ivars būtu vinnējis, ja mēs būtu Kanādu vinnējuši. Es domāju, ka mēs neatkāptos un nemainītu pateikt, ka tā spēlē tā mēs būtu tāpat Šilovam devuši spēlēt. Ja. Un tā kā es saku, kā sagadās, bet atkal tas ir Artūra nopelns pēc. Ivars jau uzreiz novembrī piekrīt spēlēt, decembrī piekrīt. Viņš tagad pirmais ir atbraucis. Ja? Jo tas ir tas fantastiskais, kad puiši, saprot, viņi neatkarīgi no kā tev ir gājis, viņš ir gatavs atkal censties un atkal braukt uz šejienu un palīdzēt. Tāpat tās tagad, vienalga, tur Egle, visi jaunie, kas mums tagad ir, viņi arī pagājuši gadu netika. Ja? Bet viņus tu tikko pasauc uz izlases, nav tā, ko es tur braukšu, visdrīzāk es netikšu. Ja? Viņi brauc un cīnās, ja? Un viņi cīnās, un es redzu, ka viņi bauda to laiku izlasē. Ja? Un ja kāds atkal netiek, es domāju, ka nākošais viņš atkal brauks. Ja? Mums jau galvenais radīt to atmosfēru, to, ka visi brauc un cīnās, un mēs viņam dodam to maksimālo, ko mēs varam viņiem iedot, to attieksmi pret viņiem. Ja? Tu pats teici, ka tas gan izvēl tev svarīgākais darbs tagad uz pārbaudas spēlēm saprast, kurš kā spēlē, vai dzirkalām, vai, piemēram, iedot vairākumu. Tam, kam atkal ir daudz jau laika pavadījis pirmajā, otrajā maiņā vairākumu, viņam varbūt prātīgi iedot atpūsties. Tur daudz nianses. Tas nav pēc goliem izsaukt un piespēlēt. Mēs jau tāpēc arī pret Austriju tāpatās. Mēs spēlējām, otrā spēlē mēs visas maiņas samainījām. Ja? Jo gribās tos jaunos puišus redzēt, kā viņš man liet savādāk darbojās. Ja? Vai viņš var darboties ar kādu pieredzējušu kopā, tāpatās, kā viņš savā ar tiem jaunajiem. Ja? Vai tur labi viņš spēlē pa centru, viņš var arī pa malu nospēlēt. Ja? Jo situācijas var būt visdažādākās, un tajā brīdī tev jābūt gatavam redzēt, ko viņš tajā brīdī varēja izdarīt kā cits amplua spēlētājs. Jā. Bet kā mums ir ar tiem jauniem? Pagājušajā gadā bija tā, ka bija Artūrs gados jaunais, protams, Dans Ločmals, un tad nākamais... Šilovs Artūrs, nevis treneris. Artūrs Šilovs, un tad trešais, respektīvi, otrs jaunākais laukuma spēlētājs bija tas pats Rudolfs Balts ar savus 26. Zini kā, es negribu teikt, ka mums vajadzētu likt tikai akcentu uz jauniem. Nē, par to nerunā. Jautājums, vai mums ir... Jo, teicu, Cindy Crosby grib Kanādu piesaistīt, ja? Jā, viņam nav spēlētāji, bet viņi grib Cindy Crosby dabūt izlasē. Ja? Tā kā es domāju, ka šeit nav vecumam robeža. Protams, vienmēr gribās vēl lieksot jaunāk un jaunāk, bet reizēm tam vecajam ir tā attieksme divreiz nopietnāk, jo viņš zina, ka palicis man cik daudz spēlēt. Ja? Un tomēr uzspēlēt gribās, un it sevišķi, ja tu esi kaut ko sasniedzis, un tu zini, kā tas ir bijis. Un cits, kas varbūt saka, es arī gribu to piedzīvot, ja? Es arī gribu pamēģināt. Ja? Tad tā attieksme uzreiz, tā kā es saku, tas uzdevums mums vienu otru padarīt labāk kopējā. Ja? Un nav tāda, teiksim, man kaut kāds tur pieņēmums, ka ir jābūt tikai tik un tik jaunajiem vai tik un tik veciem. Nekas nenotiek mākslīgi, vai ne? Jā, mēs skatāmies vienkārši pēc situācijas. Mēs skatāmies katrai pozīcijai, kas atbilst. Ja? Kas atbilst, vai viņš var vai nevar, vai viņš var izpildīt to. Jo tāpatās, kā mēs redzam, jā, arī pagājušais čempionāts, mēs teiksim, var tur pateikt, kāds mums bija tur lēnāks vai ātrāk, bet tad spēlēs, kur mēs spēlējam ar sev līdzīgiem, guva jau vārds pieredzējušie spēlētāji. Jā, tātad viņu savu pieredzi, tomēr viņi atrada to pareizo lēmumu iemest. Jā, pret spēcīgajiem izšāva varbūt tur kāds jaunāk gadu gājuma spēlētājs. Jā, tas ir tāds miksas, jā, un pa Daniju arī mums būs ļoti smags lēmums beigās jāpieņem. Divas spēles jāizlaiž. Mēs visu laiku to it kā to tēmu paceļam, treneru ģērbtu, bet visai sakām pagaid, davai mēs mazliet palaidīsim to vēlāk. Ja? Jo, ja tu rēķini to, ka ja tu gaidi vēl tādu Bļugeru, tu gaidi Balinski, un ja vēl Dans nevar spēlēt, un tu zini, ka tev pirmās spēles ir, tu nevar spēlēt 3 maiņās. Ja? Tomēr tev
tev vajag to rezultātu. Un es atceros, kā bija, kad Olimpiādē Salt Lake Cityjā, ka Slovāki mūs nenovērtēja, ja, un atbrauc ar knapi 3 maiņām, man liekas, ar 5 aizsargiem un 3 uzbrucēju trīniekiem. Ja, cerēju uz NHL spēlētājiem vēlāk, ar tādu domu, ka viņi mūs vienkārši pārbrauks pāri un pēc tam tiks finālā, un mēs viņus apspēlējām. Ja. Tā kā tie piemēri jau viss, kas ir izdzīvoti, viņi tev tā kā saka. Tad Danam ir 2 spēļu diskvalifikācija no pagājušā čempionāta, kas viņam ir jāizsieš šajā. Jā. Tas Bet no centri ir tā deficītā prece katru gadu, un Dans tur ir tā pozīcija. Arī šitās spēles, un mums ir Haralds Egli, ja? Viņš visu laiku spēlē pa malu, bet šitas viss gads viņš spēlē kā centrs. Un viņam tīri labi padodās. Es paskatījos, kā viņš spēlēja čempionātā savā, jā, tur viņš tīri labi, un šitās spēles arī. Pēdējo spēli viņš pret Austriju visai labi nospēlēja, jā, un arī decembrī, kad mēs bijām, novembrī, viņš kā centra spēlētājs spēlēja. Austrijas šodien nospēlēja. Tāpēc saka, zin kā, pēkšņi kāds kaut kur parādās, saprot, un tas jau nenozīmē, skatīsimies. Mums ir ābols, batņa, un tālāk, mēs meklējam. Mēs skatīsimies, jā, tā kā mēģināsim aptaustīt visu, kā es saku, forši tas, ka ja katrs spēlētājs vēl var, kurš ir bijis kā malējs, vēl uzspēlēt kā centrs, jo tas pats arī Krastenbergs Šveicē spēlēja kaut kādu brīdi kā centrs, ja, un es viņu pat novembrī ieliku kā centru, es viņam teicu, dzīvē tas to tikai palīdzēs, jo tajā brīdī, kad tu savu CV sūti klubiem, un tev ir tas C un malējies, ja, tad tas uzreiz tev, viņš arī pa centru nospēlēt, viņš ir ātrs, tā, viņš var tur un tur, un tas ir baigais pluss, ja, jo centri vienmēr ir pieprasīti. Es saku, kā mēs skatāmies, ja mēs paskatāmies, kāda Kanādas izlases gribēja būt pagājušajā Olimpiādē, ja, ka pirms viņi vēl atteicās NHL braukt, man liekas, no 12 uzbrucēju viņam bija 10 vai 9 centri. Ja, tā kā jā, tās pozīcijas tiek meklētas un tiek varbūt radītas viņas, ja, un tas vienmēr ir labi, ja mums ir kāds parādās, lai arī viņš varbūt nav visu dzīvi spēlēs, ja, bet ja viņš sev var parādīt, ka viņš tajā brīdī var forši nospēlēt. Klapa gaidīšana, negaidīšanā. Mēs Elvitu pāris reizes jau pieminējām 17. aprīlī Kolumbusai pēdējā spēlē. Kāda ir tā saruna apmēram? Droši vien, ka viņam pēc tam kaut kādas ir saruna klubā. Es domāju, ka pēc iespējas ātrāk viņš gribēs būt šeit. 26, 27 spēles Šveicē varētu jau būt? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka viennozīmīgi jā. Es saku, viss būs atkarīgs, es tagad nezinu tiem savainājumiem, kas un kā, bet es domāju, viņš ir ļoti noskaņots. Zin kā, tas ir forši, kad ir tas varbūt tas niknums kaut kāds iekšējs sēž, ja, kad gribās tev arī pierādīt, ja. Šveicē turklāt viņam tīri labi patīk un padodās lietas. Tas, es domāju, nav tik daudz saistīts ar Šveici, bet es domāju, ka katram tomēr dzīves pozīcijā tu katru gadu tu kļūsti pieredzējušāks, vecāks un tu zini tās vērtības, ja, un katrs saprot, ja kāds kaut kādu varbūt kļūdu vai muļķību pateicis un tā, to nevajag visu laiku tā kā graust un uzspiest virsū, ja, bet tas ir forši, kad viņš ir viennozīmīgi grib, un, kā es teicu, mums vajadzīgs katrs, arī Elvis mums, protams, ir vajadzīgs. Kaspars Dāgoviņš arī mums vajadzīgs? Jā. Kāda jums ir saruna? Ir bijies ar Kasparu? Es teicu, play-offos es mēģinu viņus neaiztikt, netraucēt viņus visus. Cik tālu viņš skatās? Cik tālu viņš skatās spēlēt? Ar izlases formu. Es domāju, ka visi vecie, ja viņi brauc, viņi saprot to, ka viņam ir jāsasniedz savs limits. Ja, jo es domāju, ka tie visi čempionāti rāda, tomēr, ja mēs gribam arī pagājušās rāda, ja, ka tev ir, ka tu nevari tikai uz meistarību iziet. Es saku, mums tā komanda nav tāda, ka mēs varam pateikt, mēs varam paņemt 5 tikai uz meistarību, un tad mums tie tur noskries, un tā mums ir katrs vajadzīgs. Un es domāju, ka Kaspars to ļoti labi saprot. Un, kā es saku, šis čempionāts viņam ir, ja ne pats labākais, ja, bet viņam ir rezultātu ziņā, viņam ir ļoti labs. Man liekas, viņa karjerā 2. vai 3. Man liekas, Ženēvā viņam bija labāks, varbūt tās. 30 golu, 48 piespēles. Jā, punktu ziņā viņam tas pats, un redz, viņam tas status arī, viņš kā kapteinis pārņemot, ja, tomēr viņš tad to komandu ir kaut kā izveidojis, jo tajā brīdī es atceros, kad viņi ielika pa kapteini, komandai bija kaut kāds 7-8 zaudējumi pēc kārtas. Un Kaspar ielika novembrī pa kapteini, un decembra sabraukumā, kad viņš atbrauc, viņam bija nospēlēt 12 spēles, 12 uzvaras. Es jau teicu, tev kā ielika pa kapteini, tā viss, tā komanda vairāk nezinu, kas tas ir zaudējumi. Ja? Tā kā kaut ko viņš ir sakārtojis, tā kā viņam tās līderu, teiksim, dotības ir, kas ir vajadzīgas mums, ja? Un mēs zinām, viņam tā kvalitāte arī ir. Ja? Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi, es saku,
Mums ir katrs spēlētājs vajadzīgs. Bet arī, tā kā tu teici, tas uz Kaspara ļoti lielā mērā attiecās, ka bronzas komandā, bronzas čempionātā viņš atbrauc, ne tikai treneris viņam lika mazākums, vairākums. Nu, tur tā griba spēlēt bija redzama, ka Kaspars pagājušo čempionātu neatbrauc uz meistarību izbraukt. Un, ka tur visā attieksmē, emocionalitātē. Es domāju, tas mums kā labs piemērs tomēr, ka jebkurš no mums var, ja tā attieksme ir pareiza. Mēs te Šveici visu laiku regulāri pieminam, jāpajautā tev, kur tu šobrīd ir tavs mājas? Ir Rīga vai Kreislingena? Es bieži brauku, dzīvoju Šveicē, tā kā tur ir vienkāršāk arī hokeju paskarīties, tur ir tomēr pa to pašu Šveici, tur mums cik tur 12 spēlētāji spēlē, var pabraukāt apkārt. Es arī šogad biju aizbraucis uz Somiju, Oskaru apskatījos, es biju Zviedrijās pasaules čempionātā, pie Ābola bijām aizbraukuši, apskaties, kā viņš spēlē. Teiksim, tas ir vieglāk tur. Bet tādā pašā laikā, Latvijā arī visai bieži, jo mēs izveidojām to talantu attīstības programmu jaunajiem bērniem, kur mēs savācamies. Darbojās? Es domāju, ka darbojās labi. Jo tu esi ļoti daudz stāstījis par to, ka par daudz spēlē, jo tu varētu stāstīt par to pusstundu, un es arī varētu klausīties. Bet vai darbojās tas, vai mēs esam ceļā uz to, ka galvenais 13, 14, 15 gadu vecumā ir treniņa process, nevis daudzās spēles vai pārbraucienu uz Somiju? Jā, es uzskatu, ka treniņa process ir svarīgāks. Tas tāpat kā skolā. Mēs ejam prom no tiem daudziem. Es nezinu, to mēs redzēsim, to laiks rādīs. Es vienkārši saku to, ka skolā tu neprasi 3. 4. klases audzēkņiem eksāmenes likt, pareizi. Tu mācies. Un tam mācībām jābūt viennozīmīgi vairāk. Tur 3-kāršīgi vairāk vai 4-kārtīgi vairāk nekā tam treniņiem. Jo caur treniņiem tu tikai kļūst, mācies. Tagad tu kaut kādu vielu izēji, tad tu nospēlē, tad tu atkal izēji. Ja tev tās spēles, teiksim, biežāk tev izpaliek tas treniņu process. Un tev lielāks stress bērnam rodās. Un tev tas visam jābūt sabalansētam. Bet tie rezultāti Latvijā spēļu skaitā liecina, ka ne daudzi un ne visi pie mums to saprot. Ir pie kā strādāt. Kāds ir tas kontingents, ar ko tu Šveicē ikdienā darbojies? Kas ir tas, ko tu algotu dari? Vai nē. Man daudz draugu, daudz paziņas ir, un es mēģinu nevienam neatteikt. Ja man brīvs laiks ir, tā kā man reizēm uzaicina pie U17, saka, varbūt tās novadīs treniņu, tad tur cits saka, mēs gribam šoreiz tur vairākumu, varbūt tur kaut ko var parādīt. Tad tur U15 treneris paprasta, mums vajadzētu, varbūt tas tur var atnākt, viņiem atkal motivācija būtu, tad tur U13, tad tur pat līdz amatieru komandām, es saku, varbūt vienu tur tādu tā kā šovu treniņu novadīt, Bet tas ir vietējā klubā, respektīvi? Tas ir vietējā reģionā. Reģionā, tur vairāk klubi ir, un es mēģinu neatteikt. Tur, kur pāri ezeram Vācija? Jā. Turpat. Un mums klubā spēlē arī, cik sanāk, 4-5 latvieši spēlē. Mums U20 spēlē 3 latvieši, un U17 spēlē 2 latvieši. Tā kā es braucu, paskatos, kā viņi spēlē, tad mums ir tā kā sporta skola. Sporta skolā ir rīta treniņi, tad reizēm viņi paprasa iziet rīta treniņos ar viņiem, saka, ja tev miegs nenāk, viņi saka, varbūt atnāc kādu mums kopā treniņu novadīt. Tā kā es tur mēģinu atsaukties uz visu. Bet laikam Latvijas izlases treneriem ļoti labi maksā. Tu varētu dzīvot Šveicē, nestrādāt algot darbu, tikai palīdzēt draugiem. Nē, teiksim tā, kad ir grūti to visu apvienot, bet labi. Vai tev ir noguldījumi, iekrājumi? Kā tā ir, jo visu laiku tā doma jau tā pazid, ka tā grūti tā visu laiku turp šurp, bet Kā mēs par Tomanu un Hehtu jau pajautājām, tev bija nešķirams uzvaru nesošs tandēms ar Oļegu Znaroku. Viņam arī ir labi ietaupījumi. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Viņš var New York Rangers vairāk skatīties. Es domāju, ka jā. Tur jau viss pa brīvu zikās dot spēlē. Es domāju, ka ceļš, ja viņš ir vislabāk apmaksātais spēlētājs, es domāju, ko viņš pateiks, to viņi visi darīs klubā. Bet šobrīd tā kā neko nedara, vienkārši dzīvo tur domāju, un skatās hokeju. Jā. Tā kā cik es zinu, ka viņš taisās kaut kādus
Šī nedēļā viņš taisās arī uz Ameriku uz ilgāku laiku. Tur jau 3 playoffs sāksies. Apskatīties tos visas spēles. Tos treniņus turēja tīkšķis un skatīties. Nē, forši. Es jau labprāt arī pabraucu pa Ameriku, paskatītos NHL spēles, paskatītos viņu treniņu. Tomēr tas ir savu pieredzi, jo es esmu vienreiz bijis un fantastiski, ka tu vari aizbraukt, paskatīties, ieģērbtuvies, aprunāties ar treneriem. Tā apmaiņa pieredzes, un vienmēr kaut ko tu jaunu pamani un liekas, šitas forši, tas tā, un zini, ka tu reizēm paskaties to treniņu, protams, liekas, viņš tik vienkārši un tā, bet tad tu pēc tam pieķer pie domas, varbūt nemaz nav tik slikti tas vienkāršais, jo vienmēr jau visam ir sarežģītāk, jo labāk. Tu paskaties tos amerikāņus, viņi tur tie treniņi liekas tik vienkārši, tik bērnišķīgi, bet arī pašā laikā viņi spēlē. Un tad tu domā, varbūt tas ir pareizais. Tā kā vienmēr papildus tā informācija redzēt, kas ko dara, ir forši. Bet tā pašam nepietrūkst. Tas tomēr pietrūkst. Ilgi nostrādājot kopā. Tas jau man liekas, tā kā. Tu pietrūkst par vairāk tādu rociņu ar cimdiņu periodu. Nē, tu jau visam pielāgojies. Vienkārši pietrūkst pats par sevi tas ikdienas darbs, varbūt tā. Tur jau tā gadiem man pierod pie to, bet es saku, ka sanāk visai bieži arī katru mēnesi praktiski uz Latviju lidot, un te kaut kas ar jauniešu hokeju, tā mums ir novembris, decembris ar pieaugušajiem, pabraukāt, apskatīties spēles. Un visu laiku tas ir, un tādā brīdī man šogad bija piedāvājumi, tā kā it kā likās, vajadzēja ņemt, bet tādā pašā laikā es sapratu, ka varbūt sanāk tā, ka es varu neierasties izlasē laicīgi. Pats es sev pateicu, nē, es esmu nosolījies izlasē būt laicīgi, un tad es atkal atsaku, un teiksim tā, laiks rādīs, vai tie lēmumi ir pareizi pieņemti. Harri, es biju priecīgs tikko dzirdēt, ko tu iepriekš teici. Es gribētu teikt, ka tās ir medaļas divas puses. Tad, kad mēs runājam gan tavā laikā par divvirzienu līgumiem un vienvirzienu līgumiem, kad vairāk spēlēja spēlētāji vienvirzienu līgumiem, pat ja divvirzienu līgums bija labāks, kaut vai attiecībā Balīnski, un tur ne tā rūgtumiņš, NHL, NBA ir vairāk biznesa. Un vienlaicīgi man bija ļoti liels prieks dzirdēt, ka tas savukārt, tas NHL hokejs, ko tu sajūti, tas ir kaut kas tāds īpaši ar playoffiem. Kvalitāte tur ir. Tur tā kvalitāte ir. Jā, protams, ne katrs spēlētājs ir varbūt atalgots tā, kā mēs to redzam. Tas ir, kurā klubā tu tiec, kas tā menedžers. Arī Šveicē. Tas ir visur. Es domāju, pa manīm ir pa visiem teiks. Cits saka pa maz, cits saka pa daudz, cits saka viņš ne tur, un cits saka viņš ir pareizi savā vietā. Tā kā tas ir vienmēr, bet tā NHL tā kvalitāte ir patiešām, kad es salīdzinu cits līgas, ka te apskaties, tomēr viņiem tur ir pasaules labākie spēlētāji. Man prieks dzirdēt, jo man ik pa laikam ir par basketbolu arī mums nāk un saka, ka to NBA nevar paskatīties. Lūk, Eirolīga tā ir štelle. Man tā sajūta, ka tas būtu teikt, ka viss labi ir Šveices hokejam. Es neesmu skatījies, es to pārtraucu NBA, bet to es arī dzirdēju. Bet hokejā mazliet savādāk, jo mums ir spēka spēle, mums ir tāpatās katrā komandā ir kas var arī izkauties, ir jaunie, kas lien iekšā komandā, un tās spēles ir visai dinamiskas. Nav tā, ka tu skaties un liekas, viņi tur muļķojās. Tāpatās īsti spēka paņēmieni, ka bedārdam iebrauc sejā, ka viņi tur izsit ārā un viss. Tā kā, es domāju, ka es neesmu NBA skaties, bet es domāju, tas ir divi atšķirīgas līgas attiecībā pret to, kā viņas tiek spēlētas tajā brīdī. Jo tuvāk tajā playoffiem mums redzam ir vairāk. Un man vēl mulsina tas, ka vienlaicīgi atzīstam un neatzīstam, ka sports ir izklaides biznesa sastāvdaļa. Kā tad, lai tās algas maksā? Tev ir jāprot atvest uz zāli, vai viņš ēd popkornu, un vai viņš nokavē, bet no tā tev jāprot atvest. Un Eiropā jau nav nenormāli spīdoši kopumā ar skatītāju skaitu. Sporta biznesā. Nevis Šveices hokejs. Nē, tā ir bēm. Šveices hokejs, es teikšu, ka tas ir augstākā. Šveices, Zviedrija, varbūt Somija. Tur ir viss izpārdots un tur iet, un cilvēki patiešām ir gatavi maksāt naudu un līksmot. Bet tās ir 4, 5, 7 tūkstoši skatītāju. Jo kādēļ mēs pasakām Šveici,
teiksim, Nacionālā līga un Šveices līga, ja, līga zemāk, un tur atkal viss pustukšs. Tur cilvēki, cilvēki, ir tie citi reģioni, kur cits apkārt hokejs nekas nav, tad tur atnāk kaut kā 2-3 tūkstoši, ja. Bet ir komandas, kur knapi tur 1000 savācās, ja. Tā kā uzreiz tā starpība dikti krasa, ja. Un cik es dzirdēju, ka šveicieši arī kaut ko domā, to apakšējo daļu kaut kā samainīt, kaut ko darīt tā, lai arī tā apakša būtu lielāka interese cilvēkiem. Nē, man prieks, ka tur jau pēc uzvārdiem es ļoti piekrītu tev, kā tu aprakstīji, kāda varētu būt starpība starp NBA un NHL, bet tās zvaigznes, kas ir vai NHL, viņas tā kā mums kaut vai Eduards Trāmaks ir stāstījis. Tiem džekiem tās rokas, jebkas strādā, tu zini, nav variantu. Tu vari trenēties. Tev kaut kādā piemērs pat Ūbalīnski, kā mēs teicām, par tām piespēlēm. Jā. Vai tu saki, ka vienkārši, ja tu met vienkārši pa stiklu ārā, viņš tāpat pieņems. Jā. Viņš no gaisa viņu apstādinās, viņš mācīs ar roku noķert, viņš mācīs ar ķermeni pieņemt. Bet viņš zina, ka tajā brīdī tā arī plidos. Tavs uzdevums līdz viņam nogādāt to ripu. Jā. Un tālāk viņš zina, ka viņš to ripu apstrādās un tālāk nogādās. Arī ja viņš pieņems lēmumu atkal kaut kur, teiksim, izmest ārā, tad trešais atkal būs atbildīgs par to, viņu atkal apstrādāt un saglabāt. Uz to jau balstās viss, ka tas, teiksim, tā kvalitāte tomēr ir jūtama, ja, kad tas ir. Vai tev ir bijis trenera paraugs, etalons, treneris, kas tev vislabāk paticis? Zinu, ka es daudz ko ņemu, piemēram, tā paša Jurzīnova. Ja, Nevis Čihanovs. Es pie Čihanovs neesmu bijis. Jurzīnovs jau tā kā mūsu ievirzīja. Viņš arī mūsu ievirzīja kā jaunos. Viņš bija tas, kurš pateica, pietiek 4. maiņā atrasties tur 27, 28 gadīgiem, ja, kad mums jaunie vietējie nāk un ka viņus jāliek. Ja, tā kā liels paldies viņam, ka viņš mūsu tā kā pirmos ievirzīja, teica, ka jāņem vietējais hokejs. Ja, jo, tā kā es atceros, viņu runāju, viņš teica, ka viņš no Maskavas Dinamo pārbrauc uz Dinamo Rīgu, jo Dinamo Maskava katru dienu bija zvans no augšas, un viņš atbrauc Rīgā, viņš saka, vienu dienu nav zvans. Viņš saka, mēs spēlējam, zaudējam, nav zvans. Viņš saka, aizmirsuši par mani, trešo nav zvans. Viņš saka, un beigās sapratu to, ka jā, es te varu kaut ko eksperimentēt, varu kaut ko jaunu radīt, kaut ko darīt, ja, kad man neuzspiež to, ko liek no augšas, ja, un varbūt arī tas pateicība, ka mēs tā arī tikām, ja. Un runājot ar viņu bieži, jo es pirmos gadus, kopsumā 8-9 gadus, es vasaras nometnes, es pie Jurzīnova vienmēr braucu. Kaut tādā brīdī, kad es jau biju kaut ko vinnējis, tur kauss, es tāpat braucu tā kā interns. Viņam uz turien viņš teica, pa pusdienām tu man strādās, un es skatīsimies, ja, un tā kā viņš man ir iemācījis pievērst ļoti daudz niansēm detaļas. Jā, teiksim, taktisko varbūt tās ne tā, bet viņš vienmēr saka pievērst niansēm. Jo katrs var būt treneris, bet tas nianses rada retais. Treneris ar ļoti lielo tēmu. Jā, teiksim, no katra jau kaut ko tu paņem. No cita treneri tu paņem, man ir savā laikā kanādieši bijuši treneri. No viņiem atkal tas tā komunikācija, jā, ka tu atcies, ka viņi visu laiku komunicē un nāk klāt un runājās. Jā, tā kā, tu jau katrā trenerī var sameklēt kaut ko foršu, ja, ko tu vari paņemt līdzi, un katrā tu vari konstatēt, ja, kāpēc viņš tika izmests, un tad tu analizē, jā, viņš varbūt par to un to, tad tu mēģini to tā kā sev likt saprast, jā, ka tādā virzienā nevajag iet. Tu tagad piemērus visu laiku sauc, tā kā skatoties uz tādu savu laiku atpakaļ, pamēģinam salikt interesētu saliec, teiksim, pēc neatkarības atgūšanas Latvijas izlases All-Star sešinieku, tur tiks kāds no bronzas izlases, kas it kā, tā kā ir augstākais sasniegums. Tu man tādu jautājumu liesi. Tas ir viens, ka tu ilgus gadus spēlē, un tu jau novērtē to spēlētāju. Ja? Un viens ir, ka mēs tā bāmas izšāvām. Ja? Ja tas būtu, varbūt tās tā ir paiet vēl 2 gadi, un tad mēs redzētu, kur mēs atrodamies pēc šīs bronzas medaļas, tad varētu kaut kā savādāk. Bet vārtos? Vārtos es Artūru likt viennozīmīgi. Jā, aizsardzībā arī diezgan pašsaprotams izvēles. Saprot, tādā laikā es spēlēju, kad tu spēlēji pats uz laukumu, tu sajūti tos aizsargus vairāk nekā, kad tu esi kā treneris. Jā, un piemēram, Sandis un Krastīņš tie vienmēr bija tādi, dzels vīri, jā. Kaut tā, mēs teiksim, Balīnskis jau arī fantastiski spēlē, jā, bet tie laikam tā kā
Tā kā, liekas, varētu būt augstāk. Nu, Uvim vēl, teiksim Jā, tā, viņam vēl laiks ir, viņam cik ir 26, ļausim viņam vēl pietuvoties tāpatās ir Šilovam, Elvim un visiem liksim, ļausim viņam vēl rezervīt. Jā. Labi, 3 uzbrucēji. Uzbrucēji, jā. Tu man tā saki. Jā. Es zinu, ka Žoltoks man ļoti patīk, ja, kā spēlētājs. Ja. Viņš bija ļoti neordināls spēlētājs, ja, kurš mācīja spēlēt un nepavēlt. Viņš arī NHL spēlēja un teiksim, viņam bija tāda karjera. Pēdējais no Latvijas, kas ir metuši vadošās maiņās. Jā, un viņš arī patiešām bija tāds, ko nevarēja prognozēt, ka viņš spēlē. Jā. Ko es ielikšu vēl? Teicu, pārlējās, zin, kā tie visi, ja ņemties svarīgie vārti un visi, piemēram, tas pats, Oļegs Znaroks ir arī, teiksim, viņš gūst tos vārdus, ko mēs joprojām esam augšā, jā, un arī 97. gadā, man liekas, viņš bija kaut kur augsts, bet tēt, ja mēs ejam šo pasaules čempionātu, jā, tad tas pats Bukars bija pirmajā trīniekā un tā, teiksim, pēc tā visu. Žoltoks ir? Žoltoks ir, es tās padomāšu, es ielikšu. Oļegs iekavās, jā? Tas vēl nav, tas iekavās. Tu man teici tās lietas, es teicu tos visus gadus, es varbūt kaut kāds posms man jau varbūt paskaties garām ir. Nekas. Nekas komentāros pierakstīs, ka tu maini savu versiju. Jā. Kas mums... Harijs Vītoliņš bija tāds. Pats to mēs ieliksim iekavās. Varbūt tās es pat ieliktu, varbūt tās Kaspara, jo Kaspara un Daugaviņa, es domāju, ka viņa tas sniegums, ja, tomēr viņš ir ticis, ir NHL izsities un viņš arī Eiropas līgās rādījis labu sniegumu. Un pagājušais čempionāts parādīja, ka tomēr tādā brīdī, ka likās, ka viss tu negribi un tu pārvar sev, teiksim, tās rakstura īpašības, viss, kas viņā parādījās, es viņus tā kā arī izceltu, ja, kad, teiksim, citiem jauniem viņiem vēl, teiksim, karjeru priekšā, viņiem vēl jāspēlē. Jo jāskarās, teiksim, tie, kas ir pabeiguši, un tie, kas tagad ir uz beigām iet, jo viņiem nav tik daudz tie gadi, ja. Jo tiem jaunajiem, ja es teicu nosaukšu kādu no jauniem, kas tagad aktuāli spēlē, viņiem vēl karjerā vēl tur 7, 8 gadu priekšā, ja, viņš pateic, es jau esmu starp labākajiem, ja. Tā mums vēl vienu vajag. Es tā domāju, jā. Es tā domāju, kas mums... Gārberts uzspēlēja, Grigorijs Pantuļējevs uzspēlēja. Mums jau tur... Nē, es te labāk laikam liktu, jā, varbūt tās es Znaroku būtu ielicis. Tad, jo tomēr Znaroks, teiksim, kā personība, viņš, Latvijas hokejā, es domāju, viņš ir daudz ko ienesis, jā. Hari, liels paldies, ka mēs pamaz runājam. Cik es varu, nopietni, mums es nevaru, nevaram salīdzināt. Rekur, un tici man, es nezinu, vai bērni, ko tu trenē, vai cik saskaries taisot attīstības programmas. Ne visi baigi atcerās. Īpaši Kārli, vai ir neatcerās, kad izskan tie vārdi. Rekur, mums ļoti skaists piecinieks. Mums tomēr, zin kā, mums ir ļoti, teiksim, bagāta vēsture. Hokej, jā. Un mazliet, jā, kad mums puiši pat reizēm nezin, kas kurš ir. Jā, un tas ir arī, teiksim, pie tā jāpiestrādā. Teiksim, mans arī varbūt tās uzdevums ir, teiksim, federācijai kaut kā modināt to visu. Nekad nav pa vēlu. Jā. Apzināties savus saknes. Jā, izcelt viņus, parādīt. Jā, tā kā mēs, piemēram, aizbraucam vienalga kaut kur NHL, tur hallēs, jā, tur viss ir kara. Un nevajag kautrēties no tā, ka mēs varam, ja mums tā tur neviens nav, radīt tur uzreiz bez mazai, tur katrā spēlē varbūt pat 2, jā, vienalga. Katram laika posmam kaut kādas savas slavenības, jā, jo katrs ir ieguldījis tik daudz, un ja tagad, teiksim, viss tas ir modernizēts, agrāk patiešām tas bija cilvēki ieguldīja visu savu veselību, jā, arī hokejā, jā,
un deva kaut kādu sniegumu. Tāpēc... Plus, ja runājam par Harijiem, ne jau tikai Vītoliņi hokeju spēlēja. Es, cik māku lasīt, Harijs Mellups, vienkārši leģendāri. Nē, agrāk jau visi viņi, ir futbolu spēlēja, hokeju spēlēja. Kad mēs arī, mans vecums, mēs ar Artūru Irbi un Ulvu Katlā pēc Dinamo laikos, tas ir 80. gadu beigas, kad mēs sākām Dinamos, un mēs vasarā visai futbolu spēlējām Latvijas Rīgas čempionātā. Ja? Tā kā mēs pirmais startējām pirmajā pirmais pludmales futbols bija, kad nodibināja VF banka. Tanī laikā bija nodibināja pludmales futbolu vecāķos, un pirmo reizi mēs sākām spēlēt uz hokeja vārtiem 3-3 bez vārtsargiem. Tas bija labākais treniņš fiziskais, pa smiltīm dzenāt to bumbu un skriet. Tur tuzas nedabūtu. Tur bija kaus, bet es atceros, tas bija tāds, fiziskam sagatavotībai tas bija labi šādi paspēlēt futbolu. Jā, es pieņemu, ka daļa tā valdzēkņa varbūt nezina, ka viņš trenē nevis Harijs Vītoliņš, bet Harijs Vītoliņš 3. Varbūt tas par to pat vēl būtu stāsts. Es pat neesmu interesējies. Jā, tā ir, tāpēc saku, mums tā vēsture mazliet mums vajag tā viņi vairāk parādīt, jo tomēr mēs esam arī tie, kas arī, teiksim, daudz ir iemācījuši vispār hokeju spēlēt. Jā. Bet šobrīd mēs skatāmies uz priekšu. Mums te pirms mēneša apmēram Edvards Trelmaks sēdē, mēs prasījām, kāda ir mērķi pavasarī. Viņš teica, pirmais ir tikt sastāvā, un otrais ir vismaz vienreiz dzirdēt Latvijas himnu Prāgā, nevis Ostravā. Teiksim kādi ir trenerim Vītoliņam mērķi? Teiksim, pēc tā, ka mēs pagājuši gadu nospēlējām, gribētu teikt, protams, es sapņotu nospēlēt 10 spēles. Ja, tas būtu wow, tas būtu ideāli. Ja. 10 spēles aizvadīt, tas ir maksimālais spēļu skaits, bet, lai to sasniegt, ir smags darbs jāpadara. Ja. Tas nenāks viennozīmīgi tā vienkārši, ja, un, kā es teicu, pret mūsu komandas viennozīmīgi attieksies labāk. Un, ja mēs skatāmies, kādi tie sastāvdaļi uz visām šām spēlēm būs, ja, tad tāpat Vācija, kas mums nāks pētījumi, ko mēs domājam, mums viņus vajadzētu tikt garām. Es pareiķinājām, viņiem ir 6 top NHL spēlētāji būs brīvi uz pasaules čempionātu. Nevis tā, ka vienkārši 4. mājas spēlētāji, bet 1. mājas spēlētāji, 1. 2. Bet tas ir labs izaicinājums. Un mums puišiem arī parādīja tomēr, kad jācīnās pret visiem. Tad mēs zinām, ko novēlēt vismaz, ne? Lai tev 10 spēles ir Čehijā šogad, droši vien, lai veselība nekoriģē sastāvu. Un himna Prāgā, lai veselība nekoriģē tev sastāvu, bet tā ir tava privilēģija to darīt. Un, mēs sākumā tās bronzas kurpītes pieminējām. Lai ir tā kā, kad ir lepnums ielīst kāzu uzvalkā, tad, lai ir izdodās ielīst arī tās bronzas kurpēs, viņas nespiež, negrauž, bet ir labi dara arī šogad. Forši, ka izbrīvajā laiku atnācīja. Paldies. Parunājām. Paldies, ka klausījāties. Es domāju, ka hokejs mums te izskanēs arvien biežāk un mājām iestājoties jau pavisam vispārņems. Bet tā mēs to ieskaninājām. Tā kā līdz nākamajai nedēļai.